Nu, ko, draugi, izskatās, ka ir sākušās raganu medības, jo tagad man skrēja pakaļ bez tabū. Tātad TV3, ja būtu, es uzreiz sapratusi, ka tas oranžais mikrofons pieder TV3. Es uzreiz būtu pateikusi bez komentāriem, jo TV3 zina, ka es viņam nesniedzu nekādas ne komentārus, ne dodu intervijas, vispār neko. Man attieksme pilnībā mainīsies par šo televīziju, viņi arī mani nemīl, tas jau ir kopš Covid laikiem. Visiem sveicieni, tādēļ es patiešām turpmāk uzmanīgāk skatīšos, kādā krāsā ir jūsu mikrofons, jā, nu tas tā ļoti. Bet, ja nopietni, tad šodien tika uztaisīts sižets, kurš noteikti drīzumā parādīsies. Tātad tas tika personīgi vērsts pret mani. Kādā veidā viņi mēģināja izzināt un izvilkt ārā informāciju, vai es vispār esmu pieteikusies kādam no pensiju līmeņiem, vai es esmu pieteikusies trešajam, un ko tad es vispār darīšu tālāk vecumdienās. Un tie jautājumi tika speciāli nostādīti tā, lai, skatītājiem parādītu viņu versiju. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Es ļoti labi zinu, kā tiek taisīti sižeti, kā tie tiek montēti un kā cilvēki pēc tam tiek parādīti. Viņi to izdarīs savā mērcē. TV3? Un viss ir skaidrs. Man ar šo viss ir skaidrs. Paldies. Bet tas, pie kā es visu laiku viņus mēģināju atgriezt apakaļ. Kādēļ man šis jautājums ir svarīgs par otro pensiju līmeni, lai cilvēkiem būtu iespēja piekļūt klāt savai naudai, saviem uzkrājumiem otram pensiju līmenim. Tas ir pats svarīgākais. It īpaši, ja viņiem ir nepieciešama nauda kādai operācijai vai veselības problēmām, vispār, ka būtu jādod iespēja cilvēkiem izņemt ārā viņu uzkrāto naudu jebkam, kam tas ir nepieciešams. Bet tā kā Saeimas deputāti to bija noraidījuši, tad es iesniedzu nākamo, kur bija tātad tikai kredītu dzēšanai, izglītībai un veselībai, to arī noraidīju. Tad nākamais man bija tikai veselībai, ieklausieties, tikai veselībai, operācijām, medikamentiem, medicīniskām iekārtām, arī to noraidīja. Un tā kā es šo jautājumu vēl turpināšu par otro pensijas līmeni, tad tagad tiks taisīti šādi sižeti. Un tas ir tik acīm redzami. Es vienkārši ļoti labi zinu, kā tas strādā. Tas strādā apmēram tā, kad vakarā ieslēgsiet televizoru, atvērsiet kādu portālu TV3 un tad redzēsiet visādus zilus brīnumus. Bet zili brīnumi, ziniet, kur notiek? Zili brīnumi notiek ar jūsu pensiju fondiem. Jā, to man vajadzēja pateikt šodien bez tabū televīzijā.